doma kora skolā. Koris nodibinājās pirms 15 gadiem. Skola bija jau tad dažus gadus kā darbojusies, bet bija vēl ļoti maz meiteņu sākumā, jo sākotnēji tas bija zēnu koris, uz kura bāzes skola izveidojās. Un tad šim meiteņu korim 28. aprīlī mēs svinam 15 gadu jubileju, kopš koris varbūt tā aktīvāk sāka koncertēt un darboties jau kā vienība. Nu, un 15 gadi ir ļoti bagāti ar daudz notikumiem, ar starptautiskiem konkursiem un uzvarām, ar dažādiem braucieniem, ar dziesmu svētkiem, dažādiem interesantiem pirmatskaņojumiem, sadarbību ar dažādiem komponistiem, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Ir bijuši projekti, kad mēs dziedam gan ar grupu Pērkons kopā, gan ar autobusu debesīs puišiem, tāpat ar tradicionālās mūzikas izpildījumiem mazliet esam sastapošies. Valda Muktu Pāvela skaņdarbā. Mums pat ir bijis ar Gustavo un Elvi kopā viens tāds neliels muzikāls brīdis koncertā. Un man gribētos, lai katrs, kas iziet korim cauri mācību gados, pēc iespējas vairāk uzzina par mūziku, pamēģina, iepazīst un arī, lai sāk apjaust, kas viņam pašam ir tuvāks, kas labāk izdodās, lai pamēģinot varētu savu balsi iepazīt un arī pat pilnīgi sev svešus un nezināmus žanrus iepazīstot, varbūt atklāt, ka tas ir mans. Rīgas doma meiteņu korim ļoti bieži sanāk dziedāt baznīcās, jo meitenes mācās arī garīgo mūziku ļoti daudz un ļoti labi viņu izpilda. Un mūs ļoti bieži aicina sevišķi ziemas sezonā dažādos koncertos uzstāties baznīcās. Bet, kā mēs zinām, tad baznīcas pašas par sevi ir vēsas, un tā kā ir krīzes laiks, tad ir vēl vēsākas. Un pagājušā ziema mums pierādīja, ka ir ļoti, ļoti grūti saģērbties vienādi, ja tie nav koncerta kostīmi. Koncerta kostīmi, kas ir zem šīm skaistiem sarkanajām jakām, meitenēm ir ļoti jauka, bet piemērot pilnīgi vasaras sezonai, jo viņi ir no līna. Tad ļoti elpojoši, viegli, bet ziemā ir augsti. Un tāpēc radās doma, ka vajadzētu vienādus virsjakas, zem kurām var pavilkt apakšā kaut ko siltu. Un tie var būt ļoti dažādas krāšas džemperīši ar garām rokām, bet galvenais, lai kaut ko var pavilkt apakšā. Un tad mēs nejauši uzzinājām vasaras beigās no manas māsas, jo manas māsas kolektīvs dabūja treniņtērpus, pateicoties labiem darbiem LV, ka ir tādi labie darbi, kas atbalsta šāda veida projektus, kuros var saņemt, finansējumu, kas ir nepieciešams dažādu materiālu lietu radīšanai. Un mums radās doma, kāpēc nepamēģināt. Sarunājāmies Ilzi Vītoliņu, kostīmu dizaineri, kas strādā pārsvarā Dēles teātrī, bet arī citos teātros, kostīmu mākslinieci, ka viņi jau bija strādājusi ar meitiņu koru pirms tam, ka viņi varētu uzmodelēt kaut ko tādu ļoti vienkāršu, asketisku, tai pašā laikā mazliet ar eleganci, stilīgu un skaistu. Man patika process, kur mūs arī pielika pie darba, kā koru meitenes mums bija jāiešuj gan podziņas, kas šeit iekšā, gan aizāķējamies. Un katrs mēs meitenes ierakstījām savu vārdu iekšā mūsu jaciņā, lai mēs varētu atpazīt tādā veidā mūsu jaciņas. Un tas arī ļāva mums, tā piedalīties tajā visā procesā, ne tikai balsu vākšanā, bet arī tajā jaciņu radīšanā. Mums rādīja, piemēram, skicītes, ko šuvēja ir uztaisījis. Mēs arī varējām skatīties un izvēlēties, jā, tā ir laba. Un tā arī tapa šīs jaciņas lēnām. Mēs rakstījām vairāk caur draugiem, caur mūsu mājaslapu, ziņojām arī vecākiem un teicām, lai vecāki saviem kolēģiem stāst, saviem draugiem, pilnīgi visiem, kas mums ir apkārt, arī pa ceļam ejot, vienkārši pasakam, lai nobalso par mums, ka mums šīs jaciņas vajag augstam ar ziemā ir stāvēt. Jā.
Atziņā mūsu koris palicis kaut vai 100 reizes spilgtāks. Visi bija ļoti priecīgi, kad mēs pirmo reizi 24. decembrī pagājušajā gadā ar viņām uzstājāmies Doma baznīcā. Visiem bija ļoti silti, visi dziedātais bija ļoti, ļoti apmierinātas. Beidzot nevajadzēja drebināties. Doma baznīcā tiešām nav jāsalst. Piemēram, turot mapu, tev nav jāuztraucas par to, ka tu reāli nosals. Kad viss ir silti, viss ir kakls, ir ciet un nav jāstrācās par to, kad aiziet mājās, tu būsi slims un nākošajā dienā nekur netiks. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti liela pozitīva pieredze gan mums, gan, es domāju, arī jums un arī visiem mūsu radiem un draugiem. No labiem darbiem LV mēs stāvējām 2000 latu, kas kopā sastādīja 2/3 no visa kopējā projekta izmaksām. Pēdējo trešdaļu mums vecāki palīdzēja. Un kopā pa visām šīm naudām mums izdevās uzšūt jakas visām meiteņu kora sastāvam. Ja mums ir 90 meitenes, tad šobrīd mums ir 90 skaistas sarkanas jakas. Paldies!